Šodien sarunā kopā ar Daci runāsim par vienu nozīmīgu pilotprojektu un uzzināsim, kāpēc daudziem jauniešiem ar invaliditāti trūkst patiesu draudzību un ko nozīmē būt badijam, ar kādiem izaicinājumiem un ieguvumiem tas ir saistīts. Dace, man tev tāds pirmais jautājums ir ļoti varbūt vispārīgs, bet no sirds būtisks, kā invaliditāte ietekmē jauniešu iespējas veidot draudzības? Jā, man liekas, ka tas ietekmē diezgan tieši, it sevišķi tad, ja tie ierobežojumi ir būtiski. Vairāk tas ir saistīts ar tādiem ārējiem apstākļiem, ar cilvēkiem apkārt, jo, ja tie ir saistīti ar fiziskajiem, tad ir grūti izkļūt ārpusē vai kaut kur tieši pretēji iekļūt iekšā. Tās ir tāda fiziska barjera. Savukārt, ja tie ir vairāk intelektuālās attīstības traucējumi, tad ir grūti atrast tos sarunu biedrus, atrast to vidi, kur mēs varētu satikties ar viņiem, veidot šīs attiecības, jo bieži vien šie jaunieši mācās specializētajās skolās, un tad jau šie burbuļi, šīs skolas vides vai šie pulciņi nesaskarās, jo arī tas, ko mēs esam saskārušies, kad pulciņi, kas ir skolās vai pie skolām, tie parasti ir orientēti uz augstiem sasniegumiem, skaisti dziedāt, profesionāli, sportot, māksla, tas viss ir saistīts ar to, ka pēc iespējas augstāka rezultāti. Savukārt jauniešiem, kuriem ir kādi ierobežojumi, tas varētu būt saistīts ar talantu atklāšanu, bet visur ir šīs prasības un neviens nav gatavs veltīt tik daudz tā laika no pedagogiem vai no apkārtējiem sabiedrībā, lai būtu atvērti arī jauniešiem ar invaliditāti. Varbūt varam arī pastīties no tā, kāda ir vēl tie šķēršļi. Tu tikko kā arī minēji, kas ir varbūt tā, teiksim, sabiedriskie šķēršļi, kas traucē arī iekļaušanās mūsdienu sabiedrībā, bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, kas arī attur šos jauniešus iesaistīties, ja arī pieņemsim, varbūt ir vietas, kurās viņi var iekļūt teorētiski. Ja ir šīs fiziskās, piemēram, ratiņkrāsos vai kādi palīga līdzekļi pārvietošanās. Jā, es vienmēr esmu par to domājis arī, mums pieaugušajiem, lai mēs aizietu kādā citā kompānijā vai aizietu uz kaut kurieni, ir jābūt gan drosmei, gan arī tādā uzdrošināties, vai tu kādu pazīsti, vai tev kāds ir zināms, kas tev palīdz pārvarēt to satraukumu, to nedrošību. Un tieši tāpat ir arī jebkuram, arī jaunietim ar invaliditāti, lai viņš aizietu pēkšņi uz jauniešu centru vai uz jebkuru citu vietu, kur ir vienaudži, ir jābūt kādam iemeslam, jo, grūti iedomāties tādu ainu, kad jaunieši tusē un pēkšņi paberās durvis un sveiki, es esmu Dace, es gribu nākt šeit pie jums, visticamāk jau kaut kā mēs viens uz otru paskatīsimies, bet vai tas izveidosies kontakts kaut kā, laikam nē, jo tas īsti mūsu sabiedrībā nav tā pieņemts, ka tā tas notiek. Ka mēs aizējam kopā ar draudzeni, kurai savukārt ir pazīstama draudzene, un tad jau tas viss tā neformāli, tas viss ieplūst un saplūst tās robežas, un tad tās attiecības veidojās daudz dabiskāk. Un, man liekas tāds... Ir vajadzīgs šī tāds uzdrošinājums vai šis pamudinājums, kā šies robežas sapludināt. 3 soļi atpakaļ ir svarīgi pastāstīt klausītājiem, kāda varētu izskatīties šī ikdiena jaunietim ar invaliditāti, jo iespējams ne līdz galam mēs visi izprotam, ko tas nozīmē, ka tas nav tas pats, ko mēs varbūt visbiežāk redzam filmās, pieņemsim, kāda ir cilvēka ikdiena. Šeit mēs runāsim par citādākām dzīves gaitām kā tādām. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt, ieskicēt varbūt dažādus piemērus tā, lai tāds plašāks horizonts paverās? Lūdzu. Jā. Viens no tiem piemēriem, ko jau es arī minēju, tad, ja jaunietis mācās specializētajās izglītības iestādēs, tad, viņu pavada uz skolu vecāka, viņš mācās, tur varbūt arī ir kādi pulciņi, bet viņš ir kopā ar vienaudžiem, kuriem tāpat kā viņam ir kādi
ierobežojumi, kāda invaliditāte, un gan tā varētu, vairāk tās varētu būt kādi attīstības traucējumi. Ja ir tikai fiziskie traucējumi, tad, protams, jaunieši mācās vispār izglītojošās skolās. Bet turpināt šo piemēru par specializētajām izglītības skolām, tad šie jaunieši nakšņo savās mājās vai savās, ja tā ir Pierīga, tad savās pilsētās un katru darba dienu dodās uz Rīgu, uz skolu un atkal ir mājās atpakaļ, bet viņiem tajā savā vietējā apkārtnē viņiem nav šo draugu, jo viņiem ir skola pavisam citur. Nevis tā kā vietējā apkaimē, bet kaut kur noteiktā vietā, Rīgas centrā, piemēram. Līdz ar to neveidojās tādi bariņi, kas vienaudži ar ko tusēt kopā vai ko pavadīt brīvo laiku kopā, vai šīs aktivitātes, ar ko darboties kopā, kur būt kopā. Un tad īpaši smagi tas ir brīvlaikos, jo arī speciālajās skolās, tāpat kā vispār izglītējošās skolās, ir skolēni brīvlaiki. Ja rudenī, pavasarī tā ir tikai viena nedēļa, tad vasarā tie ir forši 3 mēneši, par ko priecājās skolēni, bet vecākiem tās ir lielas galvas sāpes. Atvaļinājums ir tik, cik viņš ir, un šie jaunieši bieži vien arī paši nevar palikt vieni mājās, un nav jau šo draugu vai šīs vidas, ar ko darīt vasarā, kā aizpildīt šo brīvo laiku. Savukārt, ja jaunieši mācās vispār izglītojošā skolā, bieži vien tā nedrošība, tāds kaut kāds spiediens varbūt no skolas. Man ir nācies saskārties ar dažādām pieredzēm, kur tomēr šīs tā uzspiestā integrācija, viņa neveicina tādu dabisku socializēšanos ar vienaudžiem, jo, ir kāds apgrūtinājums vai ir tāds spiediens, kad vai ir bailes no nezināmā, jo, mēs nezinām, kas tas ir, kā tas var izpausties, ko tas mums var nozīmēt, vai ja mēs, vai tas var būt pat lipīgi, vai kā savādāk, vai cik muļķīgi tas nebūtu. Tās bailes no nezināmā bieži vien tā kā katru no šīm grupām jauniešus ar invaliditāti tieši tāpat kā vienaudžus viņi nesapludina kopā, bet viņi katrs turās savā bariņā, jo savā bariņā ir drošāk. Mēs visi esam tā veidoti kā cilvēki, ka tajā ierastajā vidē, kā mēs ikdienā dzīvojam, tie draugi, paziņas, tie, ar ko mēs kopā pavadām savu laiku, tā ir tā mūsu drošības saliņa, un tā tas ir visiem, un tad iziet ārā, ielausties citos burbuļos ir izaicinoši. Vienkārši tāpat. Vēl pateikšu par jauniešiem, kam ir ļoti smagi traucējumi, gan tā skaitā, gan intelektuāli, gan arī fiziski smagi traucējumi, kuri, tikai pavada mājās, kuri tikai ģimenes locekļi ir viņu asistenti. Un es teiktu, ka visiem šiem 3, tā kā jauniešu ar invaliditāti, es nezinu, kā to teikt, visām 3 grupām ir, ka viņu vienīgie draugi vai vienīgie cilvēki, ar ko viņi var doties kaut kur, tie ir viņu vecāki, tie, kas par viņiem rūpējās ikdienā, vēl brāļi un māsas, bet principā tas nozīmē, ka viņiem tās rūpes ir tīri fiziski, emocionāli, kā rūpes par tādu, kuram ir kaut kādi ierobežojumi, kādēļ viņš nevar objektīvi kaut ko izdarīt. Bet tas, protams, ir arī ļoti nogurdinoši emocionāli visu laiku būt piesaistītam kādam, jo mums katram gribas to savu laiku, telpu, būt pašam sev, ir foršs ar saviem draugiem, ar brāļiem, māsām, ar ģimeni, bet man gribās arī ar savu brīvo telpu. Tad tas tā kā ir grūti atrast to īsto risinājumu, kā šim jaunietim atrast to laiku sev, būt kaut kur ar savām interesēm un būt vienam pašam vai būt ar draugiem, ar ko viņiem būtu interesanti neiesaistot savus ģimenes locekļus. Un tas ir tas brīdis, kad nāk iekšā, manuprāt, arī šis pilotprojekts, par ko mēs varētu jau sākt vairāk šķetināt, un vārds tev, protams, par pilotprojektu, kas tas ir, kā tas ir radies, un tad jau es pasakošu tālāk ar visiem pārējiem jautājumiem. Jā, šis, varētu teikt, Latvijā ir unikāls tieši attiecībā par jauniešiem ar invaliditāti šis pakalpojumu veids. Mēs viņu veidojam kopā ar Zviedru partneriem, tas ir Erasmus projekts, un
ja Zviedrijā ir šis kontaktpersonas pakalpojums, kurš ir, tā skaitā sociālā riska ģimenēm un tā skaitā arī ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, viņi šo pakalpojumu nodrošina, tas ir noteikts likumdošanā. Tad tā konkrētā organizācija, ar ko mēs sadarbojamies un kas ir mūsu projektu partneri, viņi šo pakalpojumu nodrošina tikai sociālā riska ģimenēm. Un tā mūsu savstarpējā miedarbība ir tajā, kad viņiem ir šī kontaktpersonas programma, kas ir šī apmācība programma un šis pakalpojums, kas ir idejiski pamats šim badija jaunajam šim mūsu pakalpojumam, bet mēs no savas puses kā Apērons, kuriem ir pieredze cilvēku ar invaliditāti apmācībās, pareizāk sakot, apmācībās par cilvēku ar invaliditāti, šo saskarsmu un komunikāciju par cilvēkiem ar redzes, dzirdes, intelektuālās attīstības un fiziskajiem traucējumiem, tad mēs šīs divas lietas saliekam kopā. Mēs šo invaliditātes aspektu un Zviedru partneri šo kontaktpersonas programmu. Un tad mēs veidojam to savu kopīgo, ko mēs abas organizācijas pilotēsim rudenī. Jā, šī mūsu savstarpējā valoda ir angļu valoda, tāpēc varbūt tas ir cēlies badī pakalpojums, ka mēs labprāt gribētu lietot arī latvisko versiju šim pakalpojumu nosaukumam, bet mēs nevaram izdomāt neko labāku, jo latviešu valoda ir ļoti skaista valoda, bet mūsu izpratnē pietrūkst tā, vismaz mēs neesam ieraudzījuši tādu vārdu, kas raksturotu šī pakalpojuma būtību, jo mums negribētos lietot kontaktpersonu, tas ir ļoti. Latviešu valodā tās sajūtas rodās tādas diezgan vēsas, atturīgas, vai līdzgaitnieks, tas arī ir kaut kas tāds ļoti formāls. Mēs gribētu saglabāt šo neformālo, šo jauniešu tādu stilu vai tādu veidu, ka tas ir tā forši, viegli, jautri un aizraujoši, bet draudzība, to mēs arī tā nevarētu teikt, ka tās ir draugs. Mēs negribētu uzspiest šo zīmogu draugs, jo latviešu valodā draugs ir tomēr ļoti specifiski, tās ir ļoti dziļas attiecības, un tas nozīmē daudz vairāk varbūt nekā angļu valodā lieto vārdu draugs. Tāpēc atkal mēs mēģinām meklēt, bet neatrodam neko citu labāk kā badījis, jo mūsuprāt tas badījis raksturo tieši to, hei, čau, izējam ārā, paskaties, aizējam uz kino vai pavadām kaut ko interesantu šokar, tādu piedod to dinamismu, kādu mēs redzam šajā pakalpojumā. Tas par to nosaukumu, bet par pašu pakalpojumu tas ietver to brīvā laika pavadīšanu jaunietim ar invaliditāti kopā ar vienaudzi. Vienaudzis ir brīvprātīgais jaunietis, kurš ir apzināti izdarījis izvēli pieteikties būt brīvprātīgais jaunietim ar invaliditāti un nevis uzņemties rūpes par viņu kā aprūpētājs vai kā pavadonis vai kā asistents, kurš pavada no terapijas uz kādu citu terapiju, bet tieši kā tāds padīs, draugs, ar ko pavadīt kopā brīvo laiku, ar ko aiziet uz kafejnīcu, ar ko aiziet uz kino vai uz kādu spēli sporta paskatīties. Tas atkarībā no interesēm, koncerts, muzejs, tik daudz ko var darīt apkārt, bet šiem jauniešiem, tā kā ar invaliditāti nav bijusi tā iespēja iziet ārā ar saviem vienaudžiem kaut kur foršāk pavadīt brīvo laiku. Un saki, lūdzu, kuri jaunieši, tagad mēs runājām par fiziskās, intelektuālās ar fiziskajiem traucējumiem, vai visas trīs grupas būs tā kā no Apērons puses tā kā aktīvie jaunieši, kuri ir ieinteresēti šajā pakalpojumā, vai kāds ir tas salikums? Jāsaka godīgi, mēs ļoti tā ar lielu pietāti piegājām rakstot šo projektu. Mēs izvēlējāmies tādu drošu, tādu skaitu, ko mēs varam sasniegt. Mēs rakstījām, ka mēs apmācīsim 15 brīvprātīgos, un tad pieņemot, ka kāds kaut kur atkrīt, kaut kas notiek, ka būs 10 šie pāri, kas pilotēs šo projektu.
Un šobrīd es varu teikt, ka mums ir ārkārtīgi liels prieks, pārsteigums, nezinu, ļoti daudz pozitīvu sajūtu ar mijās kopā ar bažām un kā to visu tagad noadministrēt, jo ir pieteikušies ļoti, ļoti daudz jauniešu. Mūsuprāt, šobrīd jau ir 50 jauniešu pieteikumi. Jā, viņi varbūt skatoties no projekta nosacījuma puses ir pāri 30, nu tātad mums ir jaunatnes projekts, tur tātad ir tikai līdz 30 iespējams būt šim badījam vecam, bet tā atsaucība ir ārkārtīgi liela, un tad mēs esam nedaudz šobrīd apjukuši, ko mēs ar to, mēs negribam apturēt, mēs negribam teikt nē, jo tas ir kaut kas fantastisks, kas šobrīd notiek sabiedrībā, jaunieši un cilvēku sabiedrība apkārt ir gatavi būt kopā ar vienaudžiem, ar invaliditāti, izprast, uzzināt un veidot šo sabiedrību iekļaujošāk. Tas ir fantastiski. Mums jādomā, kā mēs to tagad varam salikt kopā šīs projekta lietas, kas mums ir jāizdara, un nepazaudēt tos jauniešus, kurus varbūt potenciālos badīs, kurus mēs nevarēsim iekļaut projektā. Tādēļ mēs, protams, skatīsimies, mēs veicam individuālas pārunas attālināti gan, bet veicam pārunas ar katru potenciālo badī, kurš ir pieteicies mūsu tajā saitītē. Un skatāmies, uz ko cilvēks pats ir gatavs. Ja mēs piedāvāsim, mums būs augustā 3 dienu apmācības, kur runās par visām 4 invaliditātēm, par komunikāciju, saskarsmi, kas ir būtiski, un kādas ir stigmas vai kādi ir aizspriedumi. Būs šī brīvā vide, kur šo visu varēs jautāt un noskaidrot. Tas ir ļoti būtiski, ka mums šīs apmācības nebūs tādas ļoti formālas ar prezentāciju, slaidi, visi pieraksta un ļoti gudri un tādā veidā mēs šīs apmācības esam veidojuši pamatojoties uz neformālās izglītības metodēm. Tas ir veids, kā mēs redzam, ka ir iespēja apgūt nezināmo daudz radošāk, līdz ar to tā caur sevi izlaižot un varbūt arī jēgpilnāk, pašiem esot aktīvi iesaistītiem. Tad mēs, neskatoties uz šīm apmācībām, kā es minēju, mēs ņemsim vērā arī cilvēku pašu potenciālo badiju gatavību, ar kādu no jauniešiem, viņi būtu gatavi kopā pavadīt brīvo laiku. Mums nav šobrīd tādas precīzas listas otrā pusē, kur mums būtu šie jaunieši jau, tā kā apzināti, bet mēs apmēram zinām jauniešus, kas ir mūsu redzeslokā, bet šobrīd arī zvana vecāki, kuri labprāt gribētu, lai arī viņu jauniešus iekļauj šajā projektā iekšā. Salikt šīs abas puses kopā, tas ir tāds, nedaudz izaicinošs un arī diezgan atbildīgs process, jo mums gribās, lai viss izdodās. Bet tur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Viens no tiem aspektiem, ko mēs ņemam vērā, tā ir dzīvesvieta. Mūsuprāt, lai būtu ilgtermiņā ilgstošāks tās attiecības, ir svarīgi, kad viņi dzīvo turpat vienā apkaimē. Un tas arī ir daudz ērtāk un vienkāršāk pavadīt to brīvo laiku kopā abiem diviem. Tā kā tas ir viens nosacījums, ko mēs ņemam, tad, kā jau minēju, tas otrs ir tas, ar ko ir gatavs potenciālais badījis, ar cik smagiem ierobežojumiem viņš jūtās gatavs, ka viņš varētu pārvarēt kaut kādus savus izaicinājumus un cik drosmīgs viņš jūtās. Un, kaut kā tā, jā, mēģinam to salikt, bet mums nav tādas listas, protams, ka mēs esam atvērti visiem. Mēs arī viens no tiem jautājumiem anketā ir par to, vai ir kaut kas tāds, ko īpaši māk, un tad, ja būs atzīmēts, ka māka zīmju valodu, tad tas, protams, ir brīnišķīgi iespēja, kā sazināties varbūt ar nedzirdīgu jaunieti. Būtībā interese ir no visām pusēm, no visām divām pusēm ir pieauguša interese. Jā, mums par lielu prieku un pārsteigumu var būt, ka tas neliekās tikai mums aktuāli, vai tas, ko mēs zinām, kas liekas vecākiem svarīgi, bet jā, sabiedrības mēdīja interese, līdz ar to atkal pavairojās sabiedrības interese, tas tiešām ir fantastiski, liels prieks par mums un lepnums. Es arī no visas sirds priecājos. Es nevaru beigt priecāties kopš dienas, kas ieraudzīju šo projektu un satiku tevi, un mēs aprunājāmies, un man liekas, tā kā
vienkārši tik brīnišķīgi. Es pilnīgi tāda kā saulīt jūtos šajā brīdī, kad es runāju un vēlētos noticēt, ka kāda no šīm savienībām, teiksim tā, badīs un jaunieci ar invaliditāti varētu laika gaitā tā kā būt varbūt vismaz patiesiem sirds draugiem. Tas vienkārši ir jauks stāsts. Iezīmēsimies no saulēnās puses uz zemi par izaicinājumiem, kas tavuprāt ir lielākie izaicinājumi, kad mēs sabiedrība vai skolas vai vispār mūsu dzīve, mēs mēģinam savest cilvēkus, jauniešus ar tiem, kam ir šīs invaliditātes, kas ir tie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies. Jau minēju, kas ir, bet varbūt mēs varam bišķiņ paplašināt šo jautājumu. Man liekas, viens būtisks ir tas, ka, ja cilvēks nav gatavs vai sabiedrība vai tā apkārtējā vide, kurā ienāk vai kurā ir jaunieci ar invaliditāti vai vispār cilvēks ar invaliditāti, ir tas, ka, ja tu neesi gatavs būt atvērts nezināmajam, uzzināt un iepazīt, tas ir tas pirmais šķērslis. Un tas ir tas pirmais izaicinājums arī cilvēkam ar invaliditāti, ar ko viņš bieži vien saskarās, un varbūt, kas jau viņam liekas jau ir traumatiski, kad ko par manīm padomās, vai kur jau par manīm padomā to, un tas tās savstarpējās attiecības, neveido. Otrs, es to saucu par piespiedu integrāciju, tas, kas notiek mūsu skolās, kur ir forši ir iekļaujošā izglītība, bet bieži vien tam līdzi neseko nepieciešamais atbalsts, skolās, un līdz ar to veidojās tāda savstarpējā nesapratne un tāda tieši pretēji tāda nevis integrācija, bet tieši pretēji tāda kā atgrūšanās, jo šie jaunieši ar invaliditāti, viņi ir tā kā apgrūtinājums, jo viņiem ir vajadzīgs tas, un tad mums ir vajadzīgs, mums būs vajadzīgs tas, mums būs jāņem, mums vajadzīga vēl ir nauda, mums tur ir kaut kas jāizbūvē, jāpielāgo, nevis ierauga tās iespējas un to pozitīvo, bet skatās tīri caur to apgrūtinājumu, un to neformāli tas kaut kādā veidā tiek nodots arī apkārtējiem skolēniem, un tas uzreiz tā kā pārnesās un kaut kā trūkst tādas izpratnes, atvērtības, un ne visur, nevienmēr, bet es protams, šeit par tām drūmām krāsām runāju, un tas ir diezgan skumji, jo izpratne par piekļūstamu skolu, ja viņa beidzās ar tikai uzbraukto pie pašas skolas, un tālāk ir kāpnes uz pirmo stāvu un kāpnes uz garderobi lejā, tā nav pieejama skola, bet tieši tāda izpratne ir, ka viņi sevi atzīmē un novērtē kā pieejamu. Ja mēs runājam tīri par fizisko vidi, kas it kā pat ir pati vienkāršākā lieta, ir tikai kaut kas jāuzbūvē vai kaut kas jāpārveido, bet tas nekādīgi, tas nekādīgi, te es atgriezīšos pie vēl vienas citas lietas, kas man ļoti patīk, ko es ikdienā apeironā esmu iemācījusies, tas ir šis universālais dizains, kad nav nepieciešams kaut ko speciāli radīt cilvēkiem ar invaliditāti. Jo tādu pieejamu vidi, ja mēs runājam tīri par fizisko, bet arī par visiem šiem standiem, kur ir uzrakstīti ļoti gari, plaši saistošie noteikumi, informācijas standi, kad tīri tādai, jebkuram no mums ir vieglāk uztverama informācija, ja viņa ir vienkāršā valodā, ja viņa ir saprotami, skaidri, ar svarīgāko izceltu, ja dāmas iet augstspēžu kurpēs ir ērti, ja tur nav kaut kādas redelītes, kur ieķerās kājas, vai durvis ir iespējams atvērt, piespiežot pogu, vai viņas automātiski atverās, ja mēs nesam kastes ar kaut kur pārvācoties, vai mums ir pilnas rokas ar somām un bērnu drēbēm, es nezinu vēl ar ko visu citu, tādām ikdienišķi, jebkuram no mums tās lietas, ko it kā tiek veidotas priekš cilvēkiem ar invaliditāti, mums ir ļoti, ļoti ērti visiem pārējiem. Un tas, man liekas, maina pavisam to uzskatu par to, kā mēs skatāmies uz tām lietām, kas ir universālais dizains. To nevajag radīt priekš cilvēkiem ar invaliditāti speciāli. Ja skolās ir atbalsta personāls, no tā ir ieguvēji visi bērni saņem šo patīkamo atbalstu, ne tikai jaunietim ar invaliditāti, tas ir svarīgi. Un tas maina to fokusu, izpratni, un tas mums, man liekas, pietrūkst sabiedrībā, un
tās stigmas veidojās lielākas, jo, tam nesako šī izpratne. Manuprāt, jau arī tas, ko cilvēki ar invaliditātēm kaut kādā ziņā meklē, ir tā līdzvērtība, jo viņi noteikti nevēlas būt izceltākiem nekā pārējie sabiedrības dalībnieki. Atkal tas, ko tu minēji, šī stigmatizācija vai tas, kad mēs saskatām cilvēku, teiksim, invaliditātes, mēs skatām kā grūtību izbūvēt kaut kā, lai tas būtu priekš tās sabiedrības grupas tieši, bet drīzāk pagriezt skatu uz to, ka tas ir par līdzvērtīgu sabiedrību, tā kā tu minēji universāli, tas ir visiem der, tas tā kā jebkurš to var izmantot. Protams, tas nav vienkārši, bet tā ir noteikti laba doma, ja kāds arhitekts topošais klausās vai esošais, ka tas ir tas, ko var integrēt un skatīties, kā būvēt jaunās celtnes, tā, lai tās ir universāli dizaina un lai nebūtu jādomā par kaut ko īpaši, bet tā, lai tas tiešām ir līdzvērtīgi visiem. Jā, man liekas, tas invaliditātes aspekts ir kaut kā aizgājis tā, ka mums ir izveidojies tāds priekšstats, ka tas ir attiecās par tiem viņiem tur. Tas nekādīgi nav saistīts ar mani, bet ir tāds interesants fakts, kad mēs neviens neesam pasargāti no šī savā visas dzīves posmā, un visticamāk, ka līdzīgi kā tas ir mūsu vecmāmiņām, arī mums pašiem esot šajā vecuma posmā, šie izaicinājumi vecam cilvēkam ir daudz lielāki, un līdz ar to tas jau ir pat nevis tā, ka mēs pat nezinām, vai mēs ar to saskarsimies, mēs pat pilnīgi droši varam prognozēt, ka mums viss šīs vajadzības būs vajadzīgas. Visas. Un tas ir tāds ļoti pārsteidzoši, kad mēs ikdienā par to neaizdomājamies, vai ja mēs kaut ko radam, mēs caur šo filtru šādi neskatāmies uz lietām, ko mēs radām. Liels paldies, ka tu pateici arī šādi, jo, manuprāt, jā, arī, tā teiksim, sudraba paudzes seniori, viņi arī ir tiem, kuriem viņiem nav pieejams tik vienkārši uzkāpt pa trepēm vai nokāpt vai atvērt durvis. Tas tik tiešām ir, un tas atkal nav tā sabiedrība daļa, par ko sabiedrība vienmēr tā izcelti skatās. Tā ir dabiskā sabiedrības novecošanas pazīme, kas notiek, un tiem cilvēkiem arī ir savi izaicinājumi, ar ko viņi saskarās. Jā, šis ir ļoti globāla tēma, kur mēs varētu, man liekas, ļoti ilgi diskutēt un domāt par to, kā vajag būvēt lietas citādāk. Vismaz es skatos no arhitektūras puses, jo kaut kā man uzreiz visi celtnes un trepas to arī pieminēja, jo, kustība, kā tikt ārā no mājām un piekļūt visur, kur jāpiekļūst pie visādiem pakalpojumiem. Bet tas nav tikai tā fiziskā veida, tā ir viss datori, telefoni, kas ir, šobrīd mums viss ir ļoti intuitīvi ienākušas ļoti daudzas lietas, mēs kā paudze to esam pieņēmuši jauna, bet mūsu vecmāmiņām ir ļoti grūti. Un vectētiņiem. Viņiem ir ļoti grūti to apgūt, un jau mēs no šīs varam tā kā projicēt uz priekšu, tātad, ja šāda tā visa attīstība dinamikā notiek, tad visticamāk tāpat arī tas sagaida arī mūs, un kā mēs jutīsimies, un kā mēs vēlētos, lai šīs lietas būtu, vai tas, ko mēs šobrīd radam, mēs no šīs, tas ir saistīts ar šo mūsu uztveri. Kā mēs tās lietas, cik sarežģītas, cik vienkāršas, cik intuitīvas mēs radām daudzas lietas. Tas jau būtībā mēs esam kaut kur pie skolas saknēm par to, kā mēs mācāmies uztvert pasauli, ko mēs patērējam, ko mēs lasam, skatāmies. Tie bērni arī pieaugušie cilvēki, mēs arī varam mainīt savu uztveru par pasauli. Ļoti vienkārši mēs izvēlamies kaut ko mainīt, kā mēs lietām skatāmies. Laiks atgriezties atpakaļ pie programmas, pie projekta un arī pie tādiem lieliem jautājumiem, manuprāt, par to, kā tavuprāt šī divu burbuļu, divu jauniešu savienošana nozīmē ilgtermiņā sabiedrībā un arī pašiem individuāli. Jā, es tieši gribēju arī pie šī atgriezties, jo tas, ko tu minēji, ka pēc projektam noslēdzoties būtu forši, būtu kāda viena draudzība, tā draudzība ir tāds varbūt viens un šobrīd, tajā brīdī uzreiz acīm redzamais ieguvums, bet tas
kas tauriņa efekts, kas varētu notikt, manuprāt, ir daudz lielāks, daudz plašāks, un tā ietekme ir daudz nozīmīgāka, jo tas, kas notiek, un tas skar abas divas šos burbuļus, kā tu minēji, tas nav tā, ka tikai palīdzot vienam, tu tā kā palīdzi it kā vienam, bet ar tevīm jau nekas nenotiek. Tieši par badījiem, man liekas, domājot par mūsu jauniešiem, spēcīgajiem, progresīvajiem, nākamajiem, iespējams, prezidentiem vai kādu lielu uzņēmumu vadītājiem, šī izpratne, ko iegūst šajā laikā, ka tu komunicē kopā, pavadi laiku brīvo ar jaunieti, ar invaliditāti, iedod tieši tas, par ko mēs ar tevīm pirms brīža runājām. Tā nebija pat atkāpe no mūsu sarunas. Tā kā mēs pats pārliecām to soli uz priekšu, tā ir tā nākotne. Viņi radot šos savus produktus vai veidojot kaut ko jaunu, ar ko viņi darīs savā kā dzīvē, kā nodarbošanos, viņi uz šīm lietām skatīsies daudz savādāk. Viņiem būs šī pieredze, viņi būs saskārušies ar to, ka, piemēram, iekļūt kafejnīcā uz ielas, kas ir, ar ko es esmu vienmēr gājis ar saviem draugiem, ar superīgi man mīļākā kafejnīca, izrādās viņā nevar iekļūt mans jaunais draugs, kas ir jaunietis ar invaliditāti, viņš nemaz tur nevar iekļūt iekšā, un varbūt man šī kafejnīca vairs nepatīk, varbūt es iešu runāšu ar vadību un mainīšu, vai arī es nākotnē atvēršu savu kafejnīcu un viņa būs pieejamāka, vai es turpmāk tam pievērsīšu uzmanību, verot ikvienas kafejnīcas durvis vaļā, vai šeit varētu, vai te ir slēgnes, vai šeit varētu iekļūt mans draugs. Un tas ir tas tauriņa efekts, kā es viņu saucu, kas izplatīsies tajā prizmā domāšanā, veidosies pavisam cits filtrs. Savukārt šiem jauniešiem ar invaliditāti arī tur paverās ārkārtīgi daudz tās iespējas, kas var mainīties. Viņiem būs iespēja iepazīt savus vienaudžus, viņi jutīs tādu iedrošinājumu, iet ārā no mājām sabiedrībā, ka viņi ir pieņemti, iederīgi. Tas, ar ko es esmu saskārusies, kad jauniešiem ļoti bieži ar invaliditāti ir tādi mazvērtības kompleksi, jo viņi tik ļoti bieži dzird to, ko viņi nevar. Bet tik maz varbūt dzird tās lietas, ko viņi var, un tad lēnām to visu pārvarot, mainot to fokusu no to, ko tu nevari, uz to, ko tu vari, arī šīs pašapziņas līmenis ceļās, un tās iespējas ir izmainīt kaut ko savā dzīvē, savā nākotnē daudz lielākas. Tas, par ko valstiski netiek varbūt tik daudz liktie uzsveri, tā ir nodarbinātība, profesionālā izglītība, iespēja uzzināt savus talantus vai intereses un kaut ko pamēģināt jaunu. Tas var dot jaunus impulsus un veidot tādu nevis patērējošu vai atkarīgus no sociālās sistēmas paudzi, bet tieši tādu, kas paši ir vairāk aktīvi, kas paši spēj iestāties par sevīm un prasīt un zināt, ko viņi grib, un arī mēģināt paši veidot un radīt kaut ko. Man liekas, potenciāli nākotnes, tas ir tas, kā arī mēs to redzam. Ka šis ir tas impulss, kad šodienas jaunieši ar invaliditāti, rītdienas pieaugušie, viņi ir tie, kas pārstāv šo jomu paši un iestājās par savām tiesībām daudz aktīvāk un pārstāv un zin un iestājās šis teiciens par mums, bez mums nekad, tā kā iesaistot mūs vienmēr, tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi. Tā bija viena no tādām lietām, ko es arī savā praksē Amerikā organizācijā, kurā es 4 mēnešus darbojos, arī to. Viņam tas ir likumdošanā noteikts, kad nevalstiskajās organizācijās ir jābūt valdē 51% cilvēkiem ar invaliditāti. Personālam ir jābūt 51% ar invaliditāti, jo tikai cilvēki ar invaliditāti, viņi paši zina, kas viņiem ir vislabāk nepieciešams. Mums Latvijā tomēr šis
cilvēku bez invaliditātes, tie, kas nosaka, kas lemj, kas izdomā, tas īpatsvars ir daudz lielāks. Un tad, manuprāt, liekas, arī veidojās kaut kāds atžgārnes izpratnes par to, kā kaut kam vajadzētu būt. Es iedošu tev stereotipisku jautājumu, bet ja nu kādam šobrīd varbūt tas arī ir galvā vai kaut kā tādi stereotipiskie, vai man ir, mēs jau tā runājām, bet tomēr, vai man ir jābaidās no šiem jauniešiem, tā kā, ko man darīt, ja es nekad neesmu tādus jauniešus redzējis uz ielām vai skolā vai, saskāries, es varbūt tur esmu redzējis, kad, jā, tur vāc ziedojumus, tur kaut kas notiek, bet es pāršķiru momentā pāri, es neiedziļinos, kas tur, ko tur, vienkārši dzīvoju tālāk savā burbulī, bet klausoties, man ir tā kā interesi, bet tomēr es baidos, tas ir tas svešais, kā tad, kas tad, ko tad? No vienas puses, tā kā nemudinātu tā kā sev pārkāpt pāri, vajag noteikti ieklausīties sevi un izjust sevi. Ja tā interese ir, tad varbūt uzzināt, noskaidrot un tad ļauties, jo ja to darīs piespiedu kārtā, vai man mamma lika, vai reku draudzene aizgāja, man arī jāiet, tas varbūt tā pieredze, var neveidoties tik pozitīva, un šim faktoram esot fonā, tas var būt traumatiski. Labāk tiešām tad, kad ir tā sajūta, ka es to gribu, es esmu gatavs, un tad pieteikties un būt atvērtam šim nezināmajam. Tas, par ko mēs, tā kā mums ir tāda neliela spēle apēraunā šobrīd izveidot, ko mēs arī spēlējām Lampā, tā ir, mēs esam apkopojuši dažādus uzdevumus, kuri ierobežo kādu no mūsu spējām, no mūsu funkcijām, ko mēs ikdienā pieraduši esam lietot, izmantot. Tad tas ļauj iejusties tajā ādā, sajust šo ierobežojumu, un tad paskatīties uz pasauli mazlietiņ savādāk. Tas viens no tiem, tāds, kas man nāk prātā, spilgtākajiem piemēriem varbūt ir, ko var katrs mājās izmēģināt, ir ar aizsietām acīm, neko neredzot, saskaitīt centiņus makā, tās monētiņas. Kā tas izdodās? Cik izaicinoši vai cik vienkārši ir norēķināties pie kases cilvēkam, kuram ir redzes ierobežojumi. Kā pamēģināt tos uzdevumus, vai ar aizvērtām acīm brīnišķīgs uzdevums ir pamēģināt atšķirt piena paku no kefīra pakas. Un tad iedomāties, kā cilvēkam ir nopirkt pienu pie kafijas. Tādas ļoti vienkāršas lietas, ko katrs var pamēģināt un tad sajust, kā tas ir, kā es jūtos, un to veicināt, to attīstīt, to empātiju. Bet man šobrīd nav ne mazākās šaubas par to, ka mūsdienu jaunieši ir pietiekami empātiski un atvērti un gatavi. Par to rāda mūsu pieteikšanās tabuliņa pieteikumi birst. Es noteikti aicinu paskatīties, varbūt, ja nav gatavs pieteikties, vienkārši aizdomāties par to, var izdarīt aizrādījumu kafejnīcai, kurā ir slieksnis, un pajautāt, kā pie viņiem var iekļūt cilvēks ar invaliditāti, vai cik mēs justos, kā es justos, ja man būtu jāiet pa aizmuguras ieju garām izkastēm, lai nokļūtu kādā ēkā, jo es pa šīm kāpnēm šeit iekšā pa parādas durvīm nevaru. Tādas pievērst maziem tādiem sīkumiem uzmanību un par to neklusēt. Sākt par to runāt, aizrādīt vai jautāt vai likt aizdomāties arī apkārtējiem. Izdarīt to tādu sabiedrības spiedienu. Un tas arī būtu tāds sava veida labs darbs, ko katrs var izdarīt, un tev arī šādā veidā padarīt dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti saviem līdzcilvēkiem vieglāku. Aicināt aizdomāties apkārt esošajiem. Un, ja pieņemsim, piesakās programmā, ir šī intervija, un intervijas laikā jau arī var aptaustīties un saprast, jā, nē,
kā tad tālāk. Būtībā, ja piesakās, tas nav tagad iekalts akmenī, kā atpakaļceļa vairs nav. Ir atpakaļceļš, vienmēr ir ceļš, kaut kāds uz kaut kurien, ja? Tāpēc šis ir formāts brīvprātīgais, un brīvprātība pēc principa ir brīvs prāta piekrišana darboties. Tāpēc, ja mēs slēdzam līgumus, slēgsim ar brīvprātīgiem, bet, tas ir šis pats brīvprātīgā līgums, un mēs katrs darbojoties brīvprātīgi varam izvēlēties, cik mēs daudz laika vai vispār to vēlamies. Galvenais ir runāt un būt atklātiem. Tas, ko mēs esam paredzējuši arī šajā projektā pilotēšanas laikā no septembra līdz decembrim, ka mums būs arī supervīzijas badījiem. Tā, kad ir iespēja šīs bailes vai šīs situācijas izrunāt, pārunāt un saņemt šo atbalstu. Vēl ir viena ļoti būtiska lieta, kas pieskāros šai pilotēšanai. Vienmēr, mums ir tā, ka zvana un tad var to uzdot jautājumu, kā tad tur būs, kurš tad tos izdevums par to kofeinīcu, seksu vai koncertu, kurš tad apmaksās, tie būs mūsu izdevumi, mēs to apmaksāsim. Tas ieguldījums ir tas paša laiks. Un darbs, tas netiek apmaksāts, tas ir tas brīvprātīgā puse, bet izdevums, kas radīsies no šīs kopā būšanas, tos mēs apmaksāsim projektu laikā. Un mūsu uzdevums ir, protams, domāt par to, mudināt lēmēju varu, par to, lai šo pakalpojumu tālāk, lai tas nebūtu tā kā tas ir ļoti daudz lietas pie mums Latvijā, kad viss beidzās, tad, kad projekts beidzās un finansējums beidzās. Tas ir mūsu uzdevums panākt šo pēcacību un arī šobrīd jau šo paplašinājumu, lai mēs varam iekļaut un neviens netiktu aizraidīts vai viņam pazustu šo interesi, jo neviens par viņu neizrādīja interesi. Viņš jau gribēja, bet kamēr šis šobrīd ir aktuāli, tad tas noteikti ir jāiesaist ik viens jaunietis iespēju robežās. Atgriežoties pie izmaksām, izmaksās arī tiek ieskaitīts, piemēram, ceļa izdevumi vadīja līdz brīvprātīgiem, vadīja līdz jaunietim vai jaunietim līdz vadīja tur sarunātai tikšanās vietai, tā kā ceļa izdevumi arī tiek reiķināti. Jā, protams, visi izdevumi, kas būs, tāpēc tas mūsu uzdevums, veidojot šos pārus nosacīti, mēs skatāmies to dzīvesvietas tuvumu, kad viņi ir viens otram tuvāk, lai nav jādodās jau tur kaut kāds ceļš, laiks un jāpatērē, bet, protams, arī dodoties kaut kur no kaut kurienes ir kaut kādi izdevumi, un to visu mēs apmaksāsim projektā. Ok, lieliski. Pastāst, Dace, lūdzu vairāk par apmācību programmu, kas tajā būs. Skaidrs, ka tas notiek klātienē, nebūs nekādas standartizētas, garlaicīgas PowerPoint prezentācijas, būs aktīvāk jāiesaistās, būs jākustās laikam arī ārā no krēsliem. Tā kā varbūt tādos lielos blokos, kāda temata tiks apskatīta, varbūt pie kādiem arī tad var paskarot, kādas palīdzēs pēc tam kopā ar jaunieti jau. Jā, pirmais mums ir sadalīts tās 3 dienas tādās 2 daļās. Pirmās 2 dienas ir tādas, kur mācās tikai paši badī. Tās pamatlietas, kas tiks mācību laikā apgūtas, tās ir pirmkārt jau ētiskie jautājumi, jo, ir jāsaprot robežas, ir jāsaprot, kāda ir tā loma, kas ir badījis, tas, ko mēs tikko šeit arī izrunājām, saprast, kas tad tas ir, ka tas nav aprūpētājs, tas nav pavadonis, tas nav draugs vai tā nav draudzība līdz mūžu galam, saprast to lomu, to kontekstu, kas tajā visā vidē ir šis jaunietis. Tad tīri tādas ētiskas lietas, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kas ir ok, kas nav ok, neskatoties no invaliditātes, bet tīri jau no tādām savstarpējām cilvēciskām attiecībām. Nākamais ir tāds plašāks bloks, tas ir tieši par visām šīm 4 invaliditātēm. Par katru no invaliditātes veidiem redze, dzirde, intelektuālās attīstības traucējumi un kustību traucējumi. Par katru no šiem tad ir tāds sagatavots uzdevumi, caur kuriem tad tiks
izrunāts par šīm komunikācijas principiem, kas ir jāņem vērā, vai kas ir jāņem vērā par pārvietošanos, nodoties no, līdz, uz, kas ir tās lietas, kas ir svarīgi, kā izturēties pret ratiņkrēslu, ja jaunietis ir ratiņkrēslā, tās visas lietas, kas ir saistītas ar šo invaliditāti, un tas caur uzdevumiem. Tad ne tikai tā, kad teorija, prezentācija, kā tu teici, ne, tas ir tiešām tā, lai tas ir paliek prātā un vieglāk to atcerēties, bet tas nav jāstraucās, tas nav jāiekaļ galvā, tas netiks atprasīts, gala beigās nebūs eksāmens, bet tas ir vairāk tādai izpratnei, tādai izjūtai, jo tā mūsu pārliecība ir tāda, ka tās zināšanas, ko tu esi izlaidis caur sevīm, caur savām sajūtām, tās tādas noturīgākas un tās arī labāk paliek pašam atmiņā. Un trešajā dienā ir atkal mazliet viss mainās savādāk, mēs esam tuvāk soli jau tai pilotēšanai. Trešajā dienā ierodās šie jaunieši ar invaliditāti, un tad jau notiek šīs iepazīšanās un tad savā veidā tāda attiecību veidošana vienam ar otru. Un tad mēs palīdzam iejusties, lai tas nav tā stīvi, grūti, bet ir tādā foršā atbalstošā vidē, un visu tam ejot cauri kopā, tas ir daudz vieglāk izdarīt. Noslēgums mums būs ar ballīti, lai tas pavisam tad. Tas nebūs tā turpmāk vienmēr šādās apmācībās, tas ir tikai special edition priekš šīm projekta, protams, bet jā, būs tāda ballīte, kur varēs kopā mazlietiņā papriecāties, izdejoties jaunieši un patusēt. Tās ir 3 dienu apmācības. Rīgā klātienē. Rīgā, jā, no 11. līdz 13. Rīgā mēs esam uzrunājuši vienu vidusskolu, kura ir pieejams, un tur, ja ir nepieciešams, būs arī naktsmītnes, kam būs nepieciešams, jo mēs arī skatāmies, mums ir arī pieteikušies šobrīd jaunieši ārpus Rīgas, tad mēs skatāmies, ja mēs atradīsim tur jaunieti ar invaliditāti tajā pilsētā, tad mēs labprāt iesaistītu arī šos jauniešus un arī reģionāli, lai tas nav tikai tā, ka viss vienmēr notiek Rīgā, lai tas ir impulss arī reģionālām pārmaiņām. Jā, tas ir svarīgi, ka tas izplūst pāri Rīgas robežām, tā teikt. Cik pamodelējot situācijas vai pie varbūtības, vai varētu iesaistīties tā, ka, pieņemsim, ir patīs, ir jaunietis, un kaut kādā brīdī viņi saprot, ka nav, īsti nestrādā mūs, nav mums tās intereses, neatrodamies valodu, rīkoties tādā situācijā, un lai pieņemsim kāds no klausītājiem nedomā, ka, ja viņš tagad tiks savests, viņam ir, to 3 mēneši, man liekas, bija tie 3 mēneši, kas ir projektam, ir jānotur, ir kaut kā jau apsolīts, tad mēs noteikti runāsim ar tevi par to, kad ir jārunā, un kā tad ir jārunā, un kā rīkoties, ja tomēr jūt viena vai otra puse, ka tu kaut kas neiet mums kopā. Jā, tāpēc šis ir arī tāds pilotprojekts savā veidā, kad mēs tā kā saprotam, kas varbūt mums būtu jāuzlabo apmācībās vai atlases tā kā savešanas kopā procesā, un tas ir pilnīgi normāli. Mēs arī dabiski draugus vai cilvēkus, ar ko mēs ejam kaut kādiem pasākumiem, ir kaut kādas lietas, kur mēs vienu reizi aiziet ir forši, 2, savu, 3. reizē man, galīgi vairs nav interesanti, vai man negribās iet ar šo cilvēku. Tas ir pilnīgi normāli, un tā tas var būt, ir ok, un kā jau tu minēji, to pašu atbildēšu, kad ir svarīgi par to runāt. Ir šīs supervīzijas, var saprast, cik tas ir objektīvi, subjektīvi, ko tur var mainīt vai nevar mainīt. Tad, ja arī tas nav maināms un ir skaidrs, kad padīs saka, forši es esmu izmācījies, man viss patika, bet tālāk es vairs nevaru, es arī negribu, man viss ir mainījies, man viss pietiek, tas ir ok. Tas ir ok. Tas nav tādas saistības, ko mēs prasam, tāpēc mums arī tā doma ir, kad mēs apmācam vairāk nekā ir šie pāri. Lai mums būtu tā iespēja, ka kāds, dabiski kādam kaut kas pamainās dzīvē, vai mainās dzīvesvieta, vai kaut kas cits izmainās tik būtiski, kad, vairs nav iespējams turpināt. Tas ir tik cilvēcīgi un tik normāli. Tāpēc nav nekāds spriedums, nav nekādas saistības, pat ne uz 3 mēnešiem. Galvenais ir sajust katram to
to jēgu, kāpēc viņš to dara joprojām un būt tajā sajūtā, ka tas patīk. Jo, ja tas vienam nepatīk un viņš to dara pienākumu pēc, tas vairs nav patīkami arī otram cilvēkam. Vajag šo sajūtu, ka tas ir forši. Es vēlētos vēl paspēt pievērsties vecākiem. Vecākiem, kuriem ir jaunieši ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti, par viņu pusi, kas viņiem ir jāņem vērā, varbūt kāds mūs klausīsies, kurš ir tieši vecāks vai pazīst kādu vecāku, kas ir jāņem vērā, kad, ja ir interesi, tad ir jāraksta, jāpiesakās pie jums, vai kāda tā kārtība, jā. Administratīvais process, tāds lūdzu, kāds ir administratīvais process vecākiem, ja viņiem ir jaunietis un viņi sadzirdēja un tā kā vēlētos viņi arī šajā programmā? Jā, šāda administratīvā procesa mums šeit nav, jo ir tā, ka rakstot šo projektu, veidojot šo projektu, mūsu pusē mums bija skaidrs, ka mūsu redzeslokā Apeironā ir ģimenes, kurām mēs Rīgā un Ogres nodā, kurām mēs nodrošinām aprūpes pakalpojumu vai kādu citu pakalpojumu, un tad šie jaunieši ir mūsu redzeslokā. Ir tādā ziņā ir tā priekšrocība vai ir vienkāršāk salīdzinot ar mūsu partneru organizāciju. Es esmu šobrīd arī saskārusies, ka man zvana vecāki vai raksta, kuri tad arī, pamanot šo, viņi arī noteikti gribētu savu jaunieti, lai viņš piedalītos šajā projektā, un tas viss ir ok. Tas, ko es atbildu, rakstiet man e-pastā, uzrakstiet, aprakstiet, neko nesolu. Mums šobrīd ir tā, ka tas viss birst pāri projekta, bet mēs darām visu iespējamo paralēli arī tam, lai atrastu iespējas, ka mēs varbūt varam paplašināt, bet varbūt mums ir arī sākumā jānopilotē, lai mēs saprastu, varbūt, ko mēs kļūdamies un ko mēs varam uzlabot. Attīsimies, kāda mūsu tā kapacitāte, kā mēs to varam integrēt, un tas pats svarīgākais patiesībā ir atrast tās pēc iespējami tuvākās saderības, tās intereses, dzīves vietas, lai būtu, tie, kas izveidojās, lai tas nav tā ķeksīšu pēc, jo tāpēc, ka kāds kaut ko ļoti, ļoti grib, bet lai tas tiešām arī pašiem jauniešiem ir jēgpildi un interesanti, un tas ir tā kā tādu lielāku pēcticību. Mēs neskatāmies projektu ietveros, tā nekad nav bijusi, realizējot šo projektu, nav bijusi doma tikai to skatīties projektu ietvaros. Viss beigsies februārī, martā beigsies projekts un viss mēs par šo aizmirstam. Mēs skatāmies tieši to perspektīvu, kā tas būtu pēc iespējas jēgpilnāk, ilgāk. Un, ja tas nenotiks šajā projekta laikā, tad, ja mums izdodas pārliecināt šo vajadzību lēmēji varai, tad mēs to varam arī tālāk īstenot jau bez nekādiem ierobežojumiem, ne vecums, kā tas ir šobrīd, piemēram. Tad būtībā vecāki var pieteikties, rakstot tev? Rakstiet, jā. Bet vecākiem nav arī paredzēts nekāds tur, nezinu, tur 3 stundu informatīvā lekcija, vai vecākiem ir kaut kāda informatīvā lekcija vai kaut kas par to, ko šī programma, pilotprojekts nozīmēs, ko viņam ir jāņem vērā, kā tas var ietekmēt viņu ikdienu vai, nezinu, jaunieša dzīves gaitas, ar ko ir jāreikinās vispār. Tādas lekcijas mums šobrīd nav. Mēs atkal, tas būs varbūt tas, ko mēs šī pilotprojekta laikā izsacināsim. Protams, ka mums būs sarunas ar šiem vecākiem, kuri jaunieši vai kuri pieteiks savus jauniešus vai kuri jaunieši pieteiksies. Šobrīd mēs esam tādu apzinājuši tādu nākamo, varbūt projekta tēma, varbūt nē, bet tieši par šiem jauniešu ar invaliditāti un viņu vecāku savstarpējām attiecībām, par šo palaišanu vaļā vai par šo uzticēšanos un motivēšanu dzīvot un pēc iespējas patstāvīgāk, pilnvērtīgāk pašam jaunietim, par pāraprūpi un visām tām lietām, kas ietver šīs, šo ilgstošo dzīvi 24/7 tādā aprūpē un raizēs un cīņā par jaunieša dzīvi. Tā kā, tas ir tas, ko mēs īstenībā šeit mums jau rādās kaut kādi pavadieni un visticamāk mēs ar to saskarsimies un tas tā ir tāda ļoti liela aktualitāte, kas tur nākamā. Būs sarunas vēl kaut kad. Tas izriet par jaunām programmām.
Tāds, vai ir kaut kas tāds, ko mēs šīs sarunas laikā neesam izrunājušas, saistīts ar jauniešiem un draudzību, vai par pašu pilotu projektu kaut kas tāds, ko ir vērts šobrīd pieminēt? Es noteikti gribu teikt paldies visiem jauniešiem, kas ir pieteikušies, vai kas apsver domu, vai kurus tas neatstāja vienaldzīgu, un tas viņiem ir licis par kaut ko aizdomāties. Tas ir fantastiski. Es gribu atvainoties visiem tiem, kuriem mēs vēl neesam spējuši atbildēt vai darīt zinām, ka mēs esam saņēmuši pieteikumu. Mēs arī vēl esam kolēģi tādā vasaras atvaļinājumu, tādā pārejas posmā, bet mēs ļoti priecājamies, ka mums ir šī sava veida izveidojusies datu bāze, kur ir šie jaunieši vai arī vairāk arī ir tādi, kas ir 30 plus, kas ir gatavi darboties, iesaistīties, un mēs noteikti, tas mums ir ārkārtīgi, tāds nozīmīgs, man liekas, tādai izpratnē par to, kā sabiedrība šobrīd ir noskaņota un cik atvērta ir, tas mums tas ir ārkārtīgi liels prieks par to. Tieši aicinu pieteikties, šī saita būs aktīva, neskatoties uz to, ka, teorētiski tie projekta sliekšņi dalībnieku ir sasniegti. Saita būs atvērta tieši tāpēc, ka tas mūsu izpratnē nebeidzās ar šo projektu. Mums tā vajadzība ir ārpus projekta. Tā kā tas viss notiks un tas viss tāpatām kaut kad notiks, tiklīdz tas apstākļi sakārtosies ārēji, jo tas ietver finansiāls nepieciešamības, gan šīs apmācības, gan arī pati pilotēšana, šo izdevumu sekšanu. Tas prasa kaut kādus finanšu līdzekļus, kas mums ir jāpiesaista ārpus šī projekta finansējuma. Saki, lūdzu, saita būs atvērta līdz 30. jūlijam vai līdz kuram jūlijam? Mēs esam tā kā teikuši, ka pieteikties līdz, tas tā kā parasti saka, lai pamudinātu neaizkavēties un pieteikties, bet mēs šo saiti nenoslēgsim arī pēc 31. jūlija. Tā būs tāda kā, tāds message, ka es daru zinām, ka es gribētu kaut ko darīt kopā ar jums un ar jauniešiem ar invaliditāti. Tā apmēram varētu nosaukt šo saiti. Paldies! Paldies par paskaidrojumu paplašinājumu. Saites dzīvildze ir pagarināta līdz bezcerviņam. Jā, Dats, man tā jautājums, jau pēdējais tiešām ir, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Jā, tieši jauniešu ar invaliditāti, kaut kā tā joma mani ir īpaši uzrunājusi, bet tam nav nekā tāda konkrēta impulsa vai kaut kādu apstākļu, kas to ir radījuši. Drīzāk tāda manas dzīves pieredzes, tieši profesionālās dzīves pieredzes, līkloču tāda slāņošanās un man liekas tā ieguldīšana vai jauniešu iespējošana ir pats jēgpilnākais, ko mēs varam darīt, lai mainītu kaut ko rītdienā, jo, reti kuram no mums ir iespēja kaut ko mainīt šodien, ja mēs runājam globāli par tos, kas notiek sabiedrībā. Tad to, ko mēs varam mainīt, tas ir caur jauniešiem, caur to, kā viņi to redz un jūt un kā viņi uztver pasauli, mēs varam mainīt mūsu rītdienu. Principā ļoti egoistiski es to nonāku pie secinājuma, kad es rūpējos par sevi. Bet, jā, kaut kā tā dzīves līkloči mani tiešām ir aizveduši, atraduši to jomu, kuras jūtos ļoti labi, kas man patīk, un man liekas tās lietas, ko šobrīd mēs daram Apeironā, un šis projekts ir viens no tādiem jēgpilnīgākajiem lietām, kas varbūt ir pēdējā laikā aktuāls sabiedrībā. Es esmu milzīgā pateicība par to, ko tu dari, un es pilnībā noteikti dalu to prieku, sajūsmu, kas ir jūsu komandā par atsaucību no cilvēkiem dažādu gadu gājumu, kā mēs sapratām. Jā, tas man tiešām arī liek smaidīt un atstiņās dzirkst zvaigznītes tādas starojoši, jo tas ir ļoti skaists, ka cilvēki ir, kā tu minēji, gatavi, atvērtāki, apazīt un saprast, kāda dzīve ir citiem cilvēkiem un ka viss nav viennozīmīgi tas, kā mēs redzam, tas, kā es pats dzīvoju.
Es esmu joprojām ļoti priecīga un nevaru izteikt savu prieku un ļoti, ļoti gaidīju mūsu sarunu. Un es ceru, ka kāds šajā sarunā būs atradis vēl vienu perspektīvu par sabiedrības grupām un to, cik mēs esam dažādi. Kāds varbūt būs sapratis, ka viņš vēlās vairāk saprast, ko nozīmē jaunieši ar invaliditāti, kas ir šīs 4 invaliditātes, kā tās izpaužas un pamēģināt. Varbūt kāds būs jau dalībnieks pilotprojektā. Tā kā es ceru, ka šī saruna pavērs ļoti, ļoti daudz perspektīvas uz to, kas iepriekš varbūt nebija domāts, pamanīts, bet šodien sadzirdēts. Tā kā liels paldies, Dace! Paldies, Laura!